Maija nogalē jau tradicionāli savus svētkus svin Grobiņa, viena no senajām Kurzemes pilsētām, kura var lepoties gan ar spēcīgām kuršu saknēm un bagātu vēsturi, gan ļaudīm, kas to veidojuši un veido šodien. Pagājuši turpat 2 gadi, kopš Grobiņa kļūsi arī par centru visam plašajam Dienvidkurzemes novadam, ierakstot jaunas lapuses pilsētas 328 gadu pastāvēšanas vēsturē. Grobiņnieki allaž darbīgi, radoši un lepni, kā jau īsteni kurzemnieki, savas pilsētas svētkus atklāja ar tradicionālo gājienu pa pilsētas galveno ielu. Raibo gājienu, kā ierasts vērot, ieradušies gan paši pilsētnieki, gan interesanti no tuvākas un tālākas apkārtnes, jo kur tad nu vēl vienkopus ieraudzīt un sajust Grobiņas spēku un pilsētas sirdspūkstus. Pirmo reizi Grobiņas pilsētas svētki tiek svinēti zem Grobiņas karoga, kura pamatā ir simboli, kas ietverti 1697. gadā apstiprinātajā Grobiņas pilsētas ģerbonī. Karoga vidū uz melna fona sudraba dzērve, kas stāv uz vienas kājas, paceltajā kājā turot zelta akmeni. Dzērve simbolizē modrību. Labvakar, grobiņnieki un viesi! Esiet mīļi sveicināti Grobiņas pilsētas svētkos! Esiet visi mīļi sveicināti, kādreiz, kā mēs runājam, pilsētā un lauku sētās. Un man ir tas gods un laime Jura personā uzrunāt it visus grobiņniekus un grobiņas ciemiņus. Un šis ir tāds mirklis, kad var cilvēki satikties. Tikko es runāju ar dāmām, kuras atbraukušas ir tādu gabalu no ārzemēm. Un tā ir tā laime, kad mēs varam sabraukt no malu malām, satikties, izrunāties, gūt viens no otra enerģiju. Uzgavilējām Grobiņas pilsētai. Paldies grobiņniekiem, paldies Grobiņas uzņēmējiem, Grobiņas komunāliem dienestiem par mūsu skaisto sakārtoto pilsētu. Šogad pirmo reizi mēs svinam Grobiņas svētku zem Grobiņas karoga. Turēsim augstu Grobiņas karogu, cienīsim, godāsim, izmantosim visos svētkos. Uz Grobiņas karoga ir dzērve. Dzērve rūpējās par mūsu drošību. Rūpēsimies par Grobiņu, sargāsim Grobiņu, lolosim Grobiņu. Grobiņas pilsētas svētki tiek atklāti ar leģendārās grupas Menuets labi zināmām un tautā iemīļotām dziesmām, raisot emocijas, kopā būšanas un dziedāšanas prieku, vienlaikus smējot spēku tālākām ikdienas gaitām. Un tikai reiz par reizei kāds atgādina viņam, ka dziesma nav par krakliem, bet ir par sirds apziņā. Tas pirmais priekšniecībai, kad jāiet radīties, un tad no paša griba ilgojiet, pakalīdēt, un tikai
Tumšais baltais krekls tiek uzvilkts vakarā. Un tikai reiz par reizi kāds atgādina viņam, ka dziesma nav par krekliem, bet ir par sirds apziņā. Labrīt, priecīgs svētkus! Kādi pērmuti trūks, šūpojam mēs masas, šūpojam mēs masas, šūpojam mēs masas, šūpojam mēs masas. Novīdnieki, ceļamies, pilsētas svētki ir klāt! Ceļamies! 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 Kad pilsēta un tās iedzīvotāji modušies ilgi, nav jāgaida, kad atdzīvojas ielas un laukumi. Lielā iela ņudz no ļaužu pārpilnības. Te amatnieku un mājražotāju tirdziņā kāds lūko pēc īstiem lauku labumiem, savukārt kāds cits meklē sev noderīgas lietas vai arī tikai priecē acis par plašo daudzveidību. Vasaras puķu, bet jo īpaši rožu stādu krāšņumā tiešām var apjukt. Taču grobīnieki zina, ko izvēlēties, ar ko krāšņot savus dārzus un pagalmus, lai radītu skaistumu sev apkārt. Taču pats galvenais, kā jau svētkos, tā ir satikšanās un kopā būšanas prieks. Vislielākā kņādā un līdzijušana, ko pa brīdim pavada ūdenšaltis, ir jauno ugunsdzēsēju sacensības uz pilsētas galvenās ielas. Raibi, darbīgi un skanīgi mutuļo Grobiņas pilsētas svētki, atdzīvinot mazpilsētas nesteidzīgo ritmu. Grobiņa – pilsēta ar senu vēsturi un izcilām personībām. Pieminot talantīgo gleznotāju Robertu Stārostu, jau otro reizi pilsētas svētku laikā tiek rīkots mākslinieku plenērs. Dažādās pilsētas vietās savu māksliniecisko skatījumu ar otas triepienu uz audekla iemūžina 13 mākslinieki no Liepājas, Aizputes, Pāvilostas un arī pašas Grobiņas. Kurā vietā var atrast kaut ko interesantu? Vienalga, nav man skuldīga, bet es novēlētu Grobiņas domai saglabāt tās vecās vietas. Tas, kas ir, jā, es jo pati. Tā ir pilsētas vēsture. Patīk pa brīdim, un vispār izbraucu cauri, skatos, meklēt, priecājos par katru veco roku turi. Un ir bijis un nav vairs, un tiešām var saskaitīt tā. Ir tas senais, tas interesantais, kur ir kāds tornītis vai durvis vai... Tagad ir tā, ka vienkārši vecs ziedošs dārs, prasa cilvēkiem, vai drīkst apstīties, vai jums te ir tāds, kaut kas vecs. Nē, tur tāds vecs to grauds nosaka, bet tieši jau tas arī ir tāds kolorīts, kad tur veļa žāvējās, vai tas mazpilsētas šarms. Klusuma, filozofiska miera un ainavas meklējumos gleznotāji izvēlējušies visdažādākās vietas un nebūt nav tik vienkārši pamanāmi. Beidzot atradu kaut ko glezniecības. Te ir ko gleznot. Glezniecība, tas ir, tev jāmāk krāsu saskatīt un krāsu uzjaukt. Var klavieru spēlēt ar vienu pirkstu un var četrocīgi. Ja? Pareizi. Ir tik daudz krāsu, bet pamēģina ar viņām tagad to visu. Un tas, pie tam, šis ir man toļiņa dzimšanas diena. Vai nav laime? Un bērnībā, kad mēs bijām, tad jau šāda mājiņa bija bez gala. Un mēs smuki tur sēdējām piesaulītē un priecājamies par skaisto ceriņu laiku. Tā ir tāda atgriešanās bērnībā mazliet? Nostalģija tāda? Nē, tas ir no tā, kā es nāku, jo tas ir tas, kas man pēc mīļuma, nerunāsim par amatu prasmi un vispār jau, ko esam izgājis cauri. Jo es jau tāds esmu tāpēc, ka bērnībā es dzīvoju laukos un šitādā vidē. Un viens pats bez televizora. Saprot? Un tad tu varēji skatīties uz puķīti, bija laiks. Nevajag daudz, bet kvalitatīvas lietas. Un par garīgām lietām ir runa. Ja? Jo es vienmēr par šo amatniecību, mēs to cilvēku jau sen nav. Ja? 200 gadu. Bet mēs varam redzēt, kā viņi ir taisījuši. Tad šodienas arhitektūra,
Viņa nerunā. Bet šādi plenēri, cik tie ir vērtīgi māksliniekiem? Nu, vasarā ļoti vērtīgi, ļoti vērtīgi. Mākslinieki satiekās, izjūt to kopību. Nu, atsvaidzina arī, es jau pārsvarā darbnīcā mālēju, atsvaidzina arī kaut kādus, nostalģiju pēc skolas laikiem, kad gāja ārā visi kopā gleznot. Man patīk, kā no rīta tur visi runājās. Bet tavuprāt, kur ir tā gleznieciskākā vieta no mākslinieka skatījumā, grobiņā? Gleznieciskā vieta ir iekšējā ainava katram. Iekšējā ainava ir visgleznieciskākā vieta. Kā tu sajūti grobiņu, kāda tā ir? Tā ir senākā pilsēta, gan Latvijā tas pats par sevi, bet Eiropā, Ziemeļa Eiropā. Senākā apdzīvotā vieta. Es viņu tā arī sajūtu. Ar vēsturi, ar ļoti dziļu vēsturi. Pie bijušā doktorāta, kur savulaik dzīvojusi pasaules slavenā rakstniece un filozofe Zenta Mauriņa, un kur tagad atrodas viņas piemiņas istabas, sastopam gleznojam divus māksliniekus. Kur vēl labāk kā tuvāk pie Zentas, bet, ja godīgi sakot, es šorīt jau mazliet atkal pa agri modos un atbraucu stundu pirms uz grobiņu. Un atnācu pie šīs skaistās dobas un jau tā mazliet padomāju par šiem skalbi dzimt par īrisiem. Ja? Bet ir vēl viens stāsts, ko es gribētu pateikt. Ļoti lielu paldies Dienvidu Kurzemes novadam par uzaicinājumu. Vispirms es jau arī piedalījos pagājušajā gadā, un tā ir liela laime piedalīties pašmāju plenērā. Ziniet, teikšu mistiski, ka tā bija kaut kāda mistika, ja? Man bija tāda sajūta, ka tā Zenta Mauriņa gribēja, lai es uzgleznoju to ābeli. Un šodien es arī gleznošu kaut ko par godu Zentai Mauriņai. Kas tas būs? To pēc tam jūs redzēsiet. Es tagad negribu atklāt, bet ja nesanāks, tad nebūs smuki, ja es iepriekš pateikšu. Bet man nelaiž vaļā Zenta Mauriņa. Man ir tāda sajūta, kad es šeit atnāku, ja? Man ir tāda sajūta, ka es viņu jūtu. Tagad man jāpagaida, kamēr nožūs, tad es varēšu tad jau tur būs tā daļā māksla. Un tad tālāk būs māksla. Ideja jau man bija. Saprotiet, atkal mistiski. Es braucu mašīnā un es redzu, kas man ir jādara. Aptuveni 8 stundu laikā māksliniekiem ir izdevies radīt savu kolorīto skatījumu uz grobiņu, ko svētku vakarā iespējams ieraudzīt Ekspres izstādē, nobalstojot par savu simpātiju, kas turpināsies arī internetu vietnē. Taču īstie svētki māksliniekiem būs 19. jūnijā, kad Zentas Mauriņas piemiņas istabās tiks atklāta plenēra gleznu izstāde un noteikti arī uzvarētāji. Veiksmi koncertā. Maz saldniņš no manis. Kaut kā! Jā, ņemet to kaspā. Dejoju Sparatā 3 gadus. Tagad es dejoju pie Sparata vadītājas Kristīnas A-grupas kolektīvā Banga. Un tu šodien atbrauci apsveikt kolektīvu, kurā tu esi dejojusi, ja? Jā, gribas tādā nozīmīgā brīdī viņiem būt blakus tomēr. Tu seko līdzi viņu gaitām, kā viņiem veicas? Jā, ne tikai sakojot līdzi sociālajos tīklos, bet arī tāpēc, ka viņi man ir draugi, viņi man paši stāst, kā viņiem iet un tā. Ir jau visādi gājis viņiem arī, vai ne? Jā. Ko tu novēlētu kolektīvam šajā skaistajā jubilejā? Es novēlētu viņiem palikt vēl kopā nākamos, es nezinu, cik 10 gadus tikt līdz svētkiem un vēl tālāk, jo tomēr tas Sparats ir diezgan vēsturisks kolektīvs, kam, negribētos, ka viņš pazūd. Dejotāji, jums ir šodien koncerts. To, ka notiek hokejs, to jūs pēc tam noskatīsieties atkārtojumā, ja? Jūs koncentrēties tik uz hokeju. Šis koncerts ir jums, un tie ir jūsu svētki. Tas ir tikai jums. Un tie, kas ir atnākuši skatīties šo koncertu, viņi ir atnākuši uz jums skatīties, nevis hokeju. Ja? Dejojat viņiem, dejojat sev. Jā. Viens par visiem, visi par vienu. Viens par visiem, visi par vienu, Sparats! Kristīna, kādas ir šīs sajūtas šobrīd pirms jubilejas koncerta?
Tā kā ir jābūt svētkos, neliels uztraukums, saviņojums. Ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, un mums ir jāpaļaujās un jādomā un jātic, ka viss būs labi un viss noritēs tā, kā esam iecerējuši un kā mēs esam plānojuši. Kāds ir tavs novēlējums Pararatam jubilejā? Jubilejā baudīt un lai vienmēr viņi ir iekšā mūžīgi dejā, kā arī ir mūsu šī koncerta nosaukums. Grobiņas pilsētas jauniešu deju kolektīvs Pararats, mūžīgi sparīgi jauni un mainīgi, kurus vieno nebeidzami ritošie dejas soļi. Grobiņas pilsētas svētkos ar krāšņu jubilejas koncertu atzīmēja savas pastāvēšanas 30 gadu jubileju. Savas pastāvēšanas laikā jauniešu deju kolektīvs Pararats piedalījies jau 5 vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Arī šis gads nebūs izņēmums, jo jūlija sākumā kopā ar tūkstošiem citu dejotāju kolektīvs piedalīsies lieluzvedumā Mūžīgais dzinējs. Jauniešu deju kolektīvs Pararats jubilejas koncertā piedalās arī draugi. Vidējās paudzes deju kolektīvs Sudmalīs no Grobiņas pagasta, jauniešu deju kolektīvs Pulzūrs no Saldus novada Druvas vidusskolas un Rīgas 84. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs Saule. Kopā būt, kopā just un būt mūžīgi dejā. Šādi un līdzīgi novēlējums Pararatam izskan nozīmīgajā 30 gadu jubilejā. Šī gada Grobiņas pilsētas svētku moto Grobiņas skan, jo līdzās tradicionālajai svētku programmai šoreiz pirmoreiz norisinās vēl viens nozīmīgs un tradicionāls pasākums. Nu jau 10. motofestivāls Zīburgu Baikerland, kas līdz šim notika augustā. Šoreiz mēs izmēģinājām taisīt agrāk pavasarī, ar domu, ka vēl motociklisti grib braukt un ir aktīvāki un sezona tikai sākās. Manuprāt, ir izdevies, vai nākošais gads varbūt mēs atkal taisīsim atsevišķu pasākumus. Tas aizsākās 2014. gadā, kad motoklubs Veskos Liner rīkoja savu 10 gadu jubileju un meklēja vietu, kur to varētu norganizēt. Un es tajā laikā vēl ar šo klubu vispār nebiju saistībā un pat vispār nebraucu ar motociklu. Un tad bija toreiz ar tā laika Grobiņas novada domi par to, ka rīkos kopīgi pasākumu, kā motofestivāli, kā svētkus visiem motociklistiem. Un sākumā bija doma, ka tas ir tāds vienreizējs pasākums. Un jau tas izvērties par tradīciju, un būtībā šis ir 10. pēc kārtas, un nākošais gads arī klubam ir 20 gadu jubileja. Ievērošiem mazajiem ir jāsaprot visu līdz pēdējiem sīkumam, redzam arī mazas dāmas šeit ir. Grobiņa Visenis var dēvēt par motosporta galvaspilsētu ar spēcīgām un arī senām tradīcijām, gan motokrosā, gan arī triālā. Pilsētas svētku laikā notiek ne tikai Latvijas čempionāta posms triālā, bet arī līdz šim Latvijā nebijušas sacensības visai ekstrēmā sporta veidā ātruma triālā. Mēs esam tie, kas ir nākuši klajā ar šo jauninājumu Latvijā, skatoties līdzīgas sacensības notiek pasaules čempionātos, kur viņi noskaidro starta kārtību, tādā veidā arī veic tos šķēršļus un tad beigās uz lielo starta sarindo cilvēkus un tad brauc klasisko triālu. Šis ir tāds priekšsacīgs pirms lielām sacensībām. Skatāmies dāma pret vīru pagaidām. Sacensību trase veidota 2 kolonās, abās ar vienādiem šķēršļiem. Lielākais izaicinājums bija izveidot trasi ar 4 sarežģītības pakāpēm, jo arī sportisti sacenšas 4 grupās, sākot ar pašiem mazākajiem un noslēdzot ar profesionāļiem. Ko tas prasa īstenībā sportistam?
Pa lielam ir jāatstāj prātiņš mājās uz plauktiņu un tad jābrauc piedalīties sacensībās, jo, kā mēs redzējām, mēs jau katra klase ar vienu dūlāk. Te šeit parādās tas azarts, ka tu brauc ar savu konkurentu tandēmā un tu jau neies padoties, tu ej un kā pāri pats savām robežām, lai būtu tikai pirmais. Tāpat kā hokejā, ātruma triāla skatītāju emocijas sit augstu vilni, jūtot līdz sportistu veiksmēm un arī neveiksmēm. Uzvarētājiem, protams, prieks par iegūtajiem kausiem un sacensību organizatoriem gandarījums par paveikto. Ko tu varētu vēlēt šādā skaistā dienā, kādā skaistā notikumā Grobiņai un grobiņniekiem? Es domāju, ka jānovēl ir, lai tā būtu drūts arī turpmāk, nākamos gadus. Turpinam tradīcijas, priecājamies par publiku, par visiem, kas piedalās pasākumā un audzējam to pasākumu vēl tikai lielāku un lielāku. Un skatāmies, ka ir vadībā, protams, Niks iedeva nedaudz tādu handikapu, un dāmām ir priekšroka. Tad, Keitī godam cīnās, un šis brauciens jau ir pēc rupjām kļūdām, smuki iet uz priekšu, šķirsla, valdziņu pa valdziņam. Kur tavi ceļi vedīs šajā gadā? Pa lielam tas plāns šogad ir turēties Baltijas robežās, ir daudz dažādu apstākļu, kas man tā kā bišķiņ bremzē braukt tālāk Eiropā, bet, lai progresētu, dažkārt ir jāpaņem 2 soļi atpakaļ, jānostabilizējās, un tad tu vari doties tālāk savā ceļā. Tā kā vēl tepatās pieslīpēsi savas spējas, jā? Jā, tieši tā, savas prasmes ir jānopulē tā kā dimants, un tad tu vari braukt un spīdēt pasaulē. Tur ir ļoti daudz jauniešu. Ātrumam nav vajadzīgs trakums, var ar apdomu ļoti daudz labu izdarītāšanās. Sveicīgas sniegums no šīs dāmas šajā trasē. Atceram kausi, augšanas saimē, Donald Bertikai sveika šitos visus puķus vadājumu. Motofestivāls Grobiņā noslēdzas jaudīgi, ne ar motoru rūkoņu un benzīna smaržu, bet gan ar īstu roku, ar AC/DC dziesmu izpildījumu.